Labdien, tātad es esmu no Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta. Un mūsu priekšlikums ir nanostrukturēto materiālu drošības izpēte. Un zināmā mērā varbūt arī šis mūsu piedāvājums sasaucās ar redzēto grāmatu Green Nanotechnology, jo mēs kā mediķi pārstāvam to, lai būtu droši gan izstrādājumi, gan arī vide, kurā šie izstrādājumi tiek veikti. Tātad mums galvenie tādi mērķi būtu personāla drošība, izpētes un arī ražošanas stadijā. Tas būtu svarīgi gan attiecībā uz tehnoloģijām, kuras mēs šeit šobrīd ļoti daudz arī dzirdējām, kas būtībā jau pie mums Latvijā tiek attīstītas un tiek dažādi produkti ražoti, un tātad arī šiem materiāliem drošības izpēte. Un bez tam vēl būtu arī ļoti interesanti gala produktu lietotāja drošība, jo vieni ir tie, kas ražo, tā ir darba vide, un vēl arī ir tie, kas šos produktus tālāk lieto. Svarīgākais šis drošības izpētes jautājums ir parādījies tieši pēdējos varbūt 20 gados, varbūt pat mazāk, un tas tiek apzīmēts par vienu no jaunajiem darba vides riskiem pasaulē. Jo mēs zinām, ir darba vides riski troksnis, starojums, apgaismojums, ķīmija un tā tālāk, bet Eiropas darba drošības un vides veselības aģentūra to ir pieskaitījusi pie viena no 10 jaunajiem riska faktoriem. Un kāpēc? Tāpēc, kad par nanodaļiņām viņu ietekmi uz organismu vēl ir samērā maz pētījumu, un ir svarīgi noskaidrot gan šīs fizikāli ķimiskās īpašības, gan viņu struktūru, un ir interesanti dati par šiem te dažādiem jau pielietotiem materiāliem, kā piemēram nanodimanti, tie ir tiem, kur uzrāda izteikts antibakteriāls īpašības, savukārt fulerēni, tie ir tie, kas var radīt citotoksiskas izmaiņas šūnā. Un ir tādi arī pētījumi, kas pierāda, ka šie nanomateriāli, jeb nanodaļiņas var izcaukt arī hroniskus iekaisumus, elpceļu iekaisumus, DNS izmaiņas, ribonukleīnu skābes sintēzes traucējumus. Līdz ar to citotoksiska kancerogēna iedarbība var ietekmēt imūnsistēmu. Un līdz ar to tas viss prasa jaunas un pilnīgi atšķirīgas novērtēšanas metodas, lai tomēr nepieļautu, ka šie produkti ir paši par sevi bīstami, jeb arī viņi ir bīstami savā ražošanas procesā. Te ir viens tāds neliels piemēriņš. Mums bija projekts sadarbībā ar Norvēģijas darba drošības institūtu, un tika skatīts biroja piesārņojums. Un jūs droši vien esat saskārušies ar to, ka uz dažādām, teiksim, printeru, kopētāju vai arī uz kabatiņām, tā mēs viņus saucam, kur ievietojam dokumentus, nosēžās tāda melna it kā putekļu kārtiņa. Un lūk, šos putekļus analizējot, mēs atradām arī, ka tur ir ļoti šīs sīkās nanodaļiņas elektronmikroskopā, un nav vēl arī īsti zināms, kā tad viņas iedarbojās. Ir pētīt oglekļa nanodaļiņu ietekmu uz šūnām. Jā, viņas bojā šūnas apvalku, viņas iekļūst šūnas iekšpusē, ir ļoti skaisti uzņēmumi, arī mums sadarbībā ar Latvijas universitāti šādi uzņēmumi tika izdarīti. Un mēs redzam, ka jā, šīs daļiņas nonāk šūnā, bet kā viņas tur uzvedās, kas tur notiek, tiešām šādu datu ir samērā maz. Kādi būtu ieguvumi no šāda sadarbības, varbūt arī ar ražotājiem, kad tiktu novērsti riski personālam, gan izpētes, gan arī ražošanas procesā. Un ieguvums būtu arī tas, ka gala patērētājiem būtu zināmi droši produkti,
kas, neietekmē viņu veselību. Šeit jau minēja, kad kosmētikā tiek pielietots jau samērā plaši dažādas nanodaļiņas. Par to pašu zelta nanodaļiņām ir arī pretrunīgi dati atkarībā no viņu izmēra un, teiksim, es precīzi koncentrācijas tagad nepateikšu, bet ir, kas uzrāda pozitīvu efektu un ir tādi, kas uzrāda negatīvu efektu. Tā kā, tas arī palīdzētu novērst dažādas negatīvas reklamācijas, varbūt produktu atsaukumu, jeb arī tiesvedības risku. Protams, ka šis nanotehnoloģiju process ir viens no straujāk augošiem tirgu segmentiem pasaulē. Un pēc Amerikas datiem ir paredzēts, kad līdz 20. gadam tas varētu sasniegt vismaz $1 triljonu. Tātad ļoti liels apmērs. Un 15. gadā aptuveni 20% pasaulē ražotajos produktos kaut kādā mērā būs izmantotas nanodaļiņas vai arī nanotehnoloģijas. Šeit jau tika minēts tās svarīgākās nozares, kurās būtu arī izmantotas šīs tehnoloģijas. Tā kā es pie tā arī neapstāšos, bet fakts ir tas, ka ļoti daudz kur tās varētu tikt izmantotas. Un priekšrocības šādai projekta realizācijai mūsu universitātes sastāvā varētu būt tas, kad tiktu arī cilvēku resursu problēmas risinātas. Jāatzīstās, ka mūsu institūtā zinātnisko darbinieku nav daudz, tie būtu zinātņu doktori 8-10. Mums tika sagatavota viena doktora darbs, un pat pagājušajā gadā aizstāvēts par šo te biroju radīto tehnikas piesārņojumu ietekmi uz veselību. Ir arī bakalaura darbi bijuši, bet katrā ziņā nav šis resursi mums lieli. Tiek arī pat labāk attīstīts Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centrs, kurā ietvaros jau pat labāk arī ir pasūtīts nanodaļiņu radītā riska novērtēšanai nepieciešamā aparatūra. Ir arī iesniegts projekts modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītiem riskiem darba vietās. Un šeit būtu tātad iespējams mēģināt atrast tās koncentrācijas, kas ir darba vidē, novērtēt, kāds ir nanodaļiņu lielums, jo, kā zināms, gan nanodaļiņu skaits, gan viņu virsmas lielums ir tie faktori, kas ļoti atšķirās un kas var dažādi ietekmēt cilvēku organismu. Un arī būtu svarīgi, noteikt šīs te sākumā tā kā pirmā etapā aktivitāti, nanodaļiņu aktivitāti uz šūnām in vitro procesos un pēc tam in vivo, jo pat labāk arī šūnu izpēti ļoti attīstās un, protams, ka tas būtu tāds pirmais solis. Protams, arī būtu laba RAF atbalsts aktivitātēm, kas būtu paredzams 85%. Būtībā it kā universitātes tādā izpēte ziņā neiejaucās esošajos tirgos un šīs te projekts ir atvērts, inovāciju modelis, un, protams, arī varētu būt Stradiņu universitāte sniegt apmācību šī jautājumā par drošām tehnoloģijām. Un te ir daža kontaktinformācija, kuru varbūt, ir vajadzīgs, var izmantot. Paldies par uzmanību.